Robert, ātri nāc. Malacis! Malacis esi! Tu piecēlies kājās! Šis rīts bija ļoti rudenīgs, rudenīgās noskaņās, ārā līst lietus, ir ļoti tāds drēgns un tumšs, un mums dega sveces, ēdām ķirbi pankūciņas, bet tas noteikti bija arī haotisks, jo Emmiņa gribēja diezgan daudz par rokām šorīt. Viņai laikam ļoti ātri jau nāca miegs, un tad kaut kā sanāca cep pankūciņas un arī pievērsties viņai vairāk nekā citus rītus, jo parasti viņi no rītiem var tā kā dzīvoties patstāvīgi. Varbūt arī nāk tāds mazliet mammas laiks, ka gribās vairāk tieši pie manis un man rokās un tā, bet par to gan es nesūdzos, jo, protams, ka tas noteikti ir jāizbauda, jo es zinu, ka tas kaut kad arī nebūs tā. Bet, tagad šodien mums ir plānā ļoti rudenīgas arī aktivitātes. Es esmu nopirkusi kādu ļoti lielu ķirbi, un es gribu uztaisīt vēl vienu nelielu kraftiņu, ja tā var teikt, vai drīzāk tādu kā aktivitāti kopā ar Emuci. Un gribu pabeigt arī to viņas roku virtenīti, ar kuru es uztaisīju ar viņas roku nospiedumiem tādas kā lapiņas. Tad gribu uztaisīt to par virtenīti. Roberts man viņu ielaminēja, un es gribu pielikt tā kā diedziņu. Es gan nezinu, vai man ir tieši diegs, kuru es gribētu izmantot, bet es noteikti paskatīšos. Un ceru izdarīt arī to. Man ir jāizgriež viņš arī, tāpēc, ka viņš tagad ir ielaminēts tāds viss vienā lielā lapā. Un, kā redzēt, es esmu ielakojis matus, jo es pirmo reizi vakardien izmēģināju to Heatless Curls, kas ir, kad ieliek to tā kā tipa zīda, tādu kā, kas tas īstenībā ir, tādu kā zīda matu. Nu, tā kā to garo zīdas pilventiņu, es nezinu, kā lai viņu nosauc, bet kaut ko tādu, un satin matus un saliek ar gumijām, un uz nakti atstāju. Man liekas, ka patiesībā priekš pirmās reizes sanāca tīri ok. Noteikti pamēģināšu vēl kādreiz. Man gan viņš ir no Shein, un es neteiktu, ka baigi labās kvalitātes, vai ka bija ļoti ērti ar viņu gulēt. Bet kopumā man patīk rezultāts, un tas droši vien ir galvenais. Jā, suņi tikko paēda, tāpēc ārdās te fonā. Bet, tātad šodien plānā dažādi kraftiņi, un es noteikti gribu vēl kaut ko rudenīgu arī pagatavot. Plānā bija kanēļmaizītes. Es neesmu mēģinājis taisīt kanēļmaizītes ar tā kā to balto krēmsieru pa virsu. Es gribētu pamēģināt kaut ko tādu, un noteikti rudenīgās noskaņās, kas nozīmē, ka vai nu tā virspusīte varētu būt arī ar ķirbīti vai kanēli. Lai gan pašas maizītes ir kanēļu maizītes, tad varbūt puspa daudz. Katrā ziņā kaut ko padomāšu arī to, un noteikti arī
sagatavošu ķirbi pusdienās, jo man ir nopirkts arī ķirbīts priekš mums pusdienām, ne tikai tas milzīgais, kas ir priekš Emmiņas. Un jā, tagad dzēru savu pumpkin spice kafiju. Es uztaisīju parastu lati un pavirs uzbēru pumpkin spice to garšvielu. Sanāk ļoti garšīgi, tā kā izdzeršu to, sagaidīšu, ka meitiņa pamostas no diendus, un tad jau varēsim sākt kaut kādus mazos darbiņus. Ak jā, un vēl arī man plānā ir mazliet sakārtot Emmiņas skapi, jo viņai karājās skapī ļoti daudz vasaras drēbītes vai arī drēbītes, kas jau ir par mazu. Tad es gribu tā kā visu to gardrobīti viņai pārkārtot, salikt tur tiešām aktuālās drēbes. Tās, kas nedara, jau likt arī nost. Mums ir tādas 2 jau gandrīz pilnas kastes ar drēbītēm, kas viņai nedara, kuras es arī tā kā atzīmēju ar tiem pakaramajiem, uz kuriem ir rakstīts izmērs un mēneši. Tad es viņus ielieku, tā kā mums tās kastes ir caurspīdīgas, es viņus ielieku pie maliņas, lai tad mēs redzam vēlāk, kad atkal šīs drēbītes varēs izmantot, kas tie par izmēriem. Tajās es salikšu tad to, kas jau viņai vairs nedara. Bet tagad mēģināšu paspēt, kamēr viņa vēl čuč, izgriezt tos nospiedumus roku un varbūt uztaisīšu arī to virteni jau. Vakardien saņēmu kādu nelielu Sinsei sūtījumu, iedomājos ar jums padalīties, ko es esmu nopirkusi Emmiņai un arī pati sev. Bet, kā var redzēt, mums ir arī parādījies bumbu baseins. To mēs patiesībā nopirkām jau kaut kādu laiku atpakaļ, bet tagad Emucis jau viņu var tā kā kārtīgāk baudīt, jo viņa sēž kārtīgi, tad viņa tur rāpjas iekšā un spēlēs tām bumbām. No tā spēlēšanās lielākoties cenšanās dabūt viņas mutē. Vairāk mēs ar Robertu ar viņām izklaidējamies, bet liekas ritīgi mīlīgi, kā Emucis var ar viņām tur ņemties. Un tas groziņš aizmugurē aiz manis, kas kaut kad bija grāmatu groziņš un arī noteikti nākotnē būs grāmatu groziņš, šobrīd pārtapa par spēļmantu groziņu, tāpēc, ka Emma visu laiku centās viņu apgāst un dabūt tās grāmatas, bet tā kā tās grāmatas nav ar cietām lapām, tad bāžot viņas mutē, protams, Emma viņas sabojāta. Tāpēc pagaidām visas grāmatiņas mēs ielikām tur skapī, un tad tur iesalikām visas mantiņas, tad tagad viņi tiešām ar to groziņu arī var spēlēties, vilkt visu ārā un tā tālāk. Un, jā, liekas daudz pareizāk. Bet nākotnē noteikti es gribu to grozu atkal pārtaisīt par grāmatu grozu, jo es ļoti vēlos, lai grāmatas Emmai ir pieejamā vietā, lai jebkad, kad viņa pati vēlas viņas pašķirstīt, viņa var viņas arī dabūt. Tieši tāpēc mēs nopirkām arī šo te plauktiņu, nevis plauktiņu, bet groziņu, kas ir uz zemes liekams. Es atstāšu citu linku apakšā, tas ir no H&M, man ļoti patīk tāds spīts, un tur tiešām arī daudz tās grāmatas salien. Bet atgriežoties pie haula, pirmais, ko es nenoturējos, bija Emucim šāds te plediņš, rudens plediņš, viņa tur otrādāk. Tas ir meža tematikā ar dažādiem meža zvēriem, man ļoti patīk krāsa un zīmējumi. Likās ritīgi mīlīgs, un viņš ir nenormāli mīksts, tā kā es varēšu to viņai tūlīt arī te kaut kur uzlikt. Jā, un vispār mums vēl ir pārvērtība šajā istabā. Mēs aiznesām prom gultiņu. Mēs viņu aiznesām uz mūsu istabu, jo viņa vairs nevar tā kā dzīvoties un būt tajā šūpulītī, kas mums bija pie gultas. Jo, principā, kad viņa sēž tur, viņai galva jau ir pāri, un tas ir ļoti bīstami. Tāpēc tagad tur to gultiņu mēs palaidām zemāk un aiznesām uz mūsu istabu. Un tad te, kur bija agrāk gultiņa, kas ir pie loga, tad tur ir tas brūnais dīvāniņš. Un starp citu, pavisam aizmirst pieminēt, es jau minēju, ka bija haotisks rīts. Emma vienkārši viesistabā pie divām piecēlās kājās. Viņai pagājušajā nedēļā palika 7 mēneši, un es nespēju nocēt, ka tik ātri tas notiek, ka viss. Viņa jau ceļās kājās, tātad viņu vairs nevar atstāt vienu, jo uzreiz, kā viņa piecēlās, man likās, ka ir jāskrien, jo viņa tur kritīs, bet nē, viņa piecēlās vienkārši stāvēja. Bet es nepaspēju, diemžēl, to nofilmēt vai nofotografēt, ko es, protams, gribētu priekš savām atmiņām, bet tagad visu laikā viņi ir ap dīvāniem, man tikai telefons ir rokā, lai noķertu to nākamo brīdi. Atpakaļ pie haula. Tātad es nopirku arī dažus rāmīšus.
šādu te pavisam parastu es gribu tur ielikt kādu rudenīgu bildi un pielikt to mums virtuvē pie flīzītēm. Man liekas, ka tur kaut kas mazliet trūkst, un man liekas, ka būtu ļoti smuks tāds dekors, ko pamainīt arī varbūt sezonāli, vai, tad jau redzēs, bet viņš tāds pavisam vienkāršs klasisks, un man likās, ka ļoti smuki izskatītos. Un kopš kāda dāma man šeit uzrakstīja par tiem IKEA āķīšiem, ka nekas nav jaurbi. Man liekas, ka visa man māja būs rāmjos un bildēs, jo man tik ļoti patīk, piemēram, tā siena, kas mums ir pie Emmas istabiņas vai gaitenī. Es visu laiku skatos tās bildes un ejot garām, vienmēr papētu, un man ļoti, ļoti patīk tā sajūta, kā atskatīties uz kaut kādiem momentiem vai jā, tā kā. Es nezinu, vai tas bija labi uzzināt par tiem āķīšiem, bet katrā ziņā es nopirku vairākus rāmīšus, tas priekš virtuves. Šis te arī tādās rudenīgās noskaņās ir priekš Emmiņas. Es gribu te ielikt viņas bildīti, arī droši vien kaut kādu rudenīgu priekš viņas istabas. Un tad vēl arī šāds te arī priekš Emmas istabas, kur būs Emmas bildīte. Un jā, tādā ķirbju formā, un es domāju, ka katru gadu, tad, kad dekorēšu, varēšu dekorēt viņas istabu un nolikt šo te rāmīti. Un tad es vēl priekš sevis paņēmu šādu te embroidery. Es nezinu, kā latviski. Tas ir izšūšanas, laikam, tā kā komplektiņš. Jā, izšūšanas komplektiņš, kur var izšūt šādus te ķirbīšus. Sapratu to, ka es esmu atsākusi atkal ik pa laikam brīvajos brīžos sēdēt TikTokā vai rīlos, un man pašai tas ļoti nepatīk. Es jūtu, ka tas laiks vienkārši ir izveistots. Tāpēc es gribu kaut ko darāmu, kas nav telefons pirmkārt. Viena lieta, es noteikti būtu atsāk lasīt grāmatas, jo es jau kopš grūtniecības neesmu neko lasījusi, un man liekas, vajag uzsēsties uz kaut kādas tādas labas grāmatas, kas riktīgi ievelk, un tad tas tā kā, es nezinu, tā rutīna atgriezīsies, jo šobrīd kaut kā mazliet grūti atkal to atsākt. Bet, jā, grāmatas ir viens, bet, protams, es gribu arī kaut kad paskatīties Gilmore Girls un fonā kaut ko darīt. Man ļoti patīk darbiņi ar rokām, kā jebkādi krafti, ko es esmu līdz šim taisījusi, un tad es domāju, ka šis varētu būt tāds perfektais variants. Tā kā izmēģināšu, kā tad man sanāks un vai man patiks. Tālāk es pasūtīju arī šādu te rudens galdautu, jo man nāk kāda ļoti foršs pasākums, kas notiks pie manis, bet es sapratu to, ka patiesībā man šo nevajadzēs, tāpēc es plānoju drīzumā aizbraukt uz Sinsēju viņu atgriezt, bet es gribēju arī parādīt to, ka ja kādam nepieciešams tās rudenīgas galdauts, tad patiesībā tur bija dažādi izmēri un viņš liekas tāds ļoti foršs un kvalitatīvs. Un priekš tā paša pasākuma es pasūtīju arī karotītes. Tas ir tāds mazs hintiņš, ar ko saistīts būs šis pasākums. Un es noteikti filmēšu visu gatavošanos un tā tālāk, bet jā, es pasūtīju šādas te karotītes ar dažādiem rudens simboliem. Te ir lapiņas, te ir ķirbīši un te ir sēnītes. Man ļoti patīk, ka viena šāda paciņa maksāja 4 eiro. Un tās, protams, būs noderīgas arī citus gadus rudenī, bet tas būs tās labs dekors šajā te pasākumā. Bet to visus rādīšu un stāstīšu jums vēlāk. Un tad mazs Ziemassvētku haulu, jo kā gan oktobrī tas var būt par ātru. Pirmkārt, es iegāju Sinsējā, šis nebija pasūtīts, bet es iegāju tur aizvakar, man šķiet, vai aizvakar pēc Emmiņas dakteres apmeklējumu. Mēs bijām pie viņas dakteres un pēc tam iebraucām Sinsējā, un es ieraudzīju šādu te Ziemassvētku krūzi, un man tik nenormāli viņa iepatikās. Jā, man ļoti patīk dizains, un arī perfektais izmērs priekš maniem tējas vakariem. Tā kā es nopirku šādu te krūzīti. Man liekas, tā maksāja 3,49. Priekš Emmiņas es kaut kad plānoju viņai, mums tur ir tā mājiņa, bet es viņu gribētu ar laiku, droši vien ne tagad, bet nākotnē, tur uztaisīt grāmatu plauktu. Gan plauktu, kur likt mantiņas vai kaut kādas viņas vienkārši lietas, gan arī tiešām, kur glabāt viņas grāmatas. Un jau domājot par to, ka tur noteikti būs arī kaut kādi atvērtie plaukti, es paņēmu viņai šādu te Ziemassvētku mājiņu, kura ir iededzama. Tā kā, man liekas, Ziemassvētkos ļoti smuki izskatīsies. Un iespējams arī, protams, dot viņai ar to paspēlēties, jo viņai pagaidām patīk viss, kas spīd. Un man liekas, ka būs ļoti smuki. Un tad vēl pēdējā lieta, jeb 2 lietas, ko es pasūtīju, ir Emmiņai šāda te Ziemassvētku pidžamiņa,
Jo varbūt kāds no jums atcerās, ka katru gadu mēs ar Robertu taisam tādu kā nelielu fotosesiju pie eglītes tajā dienā, kad mēs eglīti atnesam mājās. Un mums ir ļoti, ļoti līdzīga raksta pidžamas, tā kā man likās, ka būs ļoti, ļoti smuki arī Emmiņu tādā ieģērbt un uztaisīt kopbildes. Un es jau ļoti nespēju to sagaidīt, redzēt, kā tas izskatīsies, bet es paņēmu vienu priekš šī gada, kas ir 80 centimetri, un vienu arī priekš nākamā gada, kas ir 92 centimetri. Tā kā, jā. Tas ir lietas, ko es iegādājos. Sākās lēnām jau Ziemassvētku dekori visos veikalos. Un, protams, ka man, kā jau Ziemassvētku atkarīgam cilvēkam, ir mazliet problēmas atturēties, bet pagaidām es vēl turos. Mēģinu baudīt šo te rudens sezonu. Un tad jau no novembra gan. Es uzskatu, ka no novembra var jau sākt lēnām kāpt arī Ziemassvētku sajūtās. Nu, ko man teikt plānā, ir mazliet pieķerties Emmuča skapim. Tik žēl ir visas tās smukās lietiņas un kleitiņas un visas vasaras drēbītes likt nost, bet realistiski es saprotu, ka viņa visdrīzāk viņas vairs neuzvilks. Izņemot tās, kas viņai, protams, vēl der, es atstāšu atsevišķā kastītē un paglabāšu, jo mēs nākamēnes braucam ceļojumā. Un tad noteikti kaut kādas lietiņas viņai vēl varēs uzvilkt. Piemēram, es biju pasūtījusi no Next šādus te tā kā romperīšus, bet ar īsām kājiņām. Un viņai pilnīgi noteikti viņš vēl derēs, jo principā tas, kas viņai visbiežāk nedara, ir tas, ka kājas ir par garu. Jo viņai arī ārsti teica, ka tā kā kājas ir virs vidējā garuma, kas pilnīgi noteikti nav no manis, bet no tēta. Un jā, un tad šādi romperīši viņai noteikti vēl derēs. Es pasūtīju šādu. Tad otrs, kas nāca līdzi, bija šis. Šis viņai bija uz viņas vārda dieniņa, man šķiet, ja es nemaldos. Un tas īstenībā neatceros, man liekas, ka tie ir 56 izmēri. Man liekas, ka viņai varētu vēl derēt. Lai gan, ziniet, tagad es tā skatos. Varētu arī nederēt. Nu, es noteikti uzlaikošu pirms braucienu. Un tad mums ir arī tādi komplektiņi. Šis gan viņai vairs nedara ārprāt, cik maziņš vienkārši. Šis ir 56 izmērs. Biksītes pat varbūt, kad būtu pa īsu. Nē, šis ir 68. Es biju pilnīgi pārliecināta, ka tas ir 62. Viņš bija ielikts nepareizā. Nē, bija pareizi ielikts. Ārprāts. Šis ir ļoti liels hauss man galvā šobrīd. Tad šis noteikti varētu derēt uz ceļojumu. Tā kā es to nelikšu nost, bet nolikšu kastītē ceļojumam. Es biju pilnīgi droši, tāpēc, ka viņš izskatās tik maziņš. Jo 68. piemēram, šis ir 68. Nu, šis tos tik daudz mazāks. Bet jā, šo gan es viņai atstāšu, tas viņai vēl der. Un tad ir vēl pāris vasaras komplekti, kas man ir jāizšķiro. Un jāsaliek kastēs, bet es zinu noteikti to, ka vairāki bodī, kas ir 62, viņai vairs nedara. Vēl šāds te komplektiņš, šis mums ir arī 68. Es domāju, ka Latvijā mēs iespējams viņu vairs neuzvilksim, varbūt biksītes atsevišķi, bet noteikti varam paņemt līdzi. Tā kā ielikšu arī šo tajā pašā kastītē. Un jā, tad man ir te vairākas jaciņas, kas gan viņai vairs tiešām nedara. 56. šāda jaciņa, mēs to nopirkām priekš slimnīcas, kad tā kā priekā pirmo jaciņu, tā kā ar to pirmo komplektiņu, kas viņai bija. Un tāda man ir. Un šo te arī 56. sarkanā jaciņu no Next mēs atvedām no sava baby mūna Robertu. Es viņai, starp citu, diezgan daudz reizes viņu uzvilku, bet šī viņai vairs nedara, diemžēl. Ir šīs divas, un tāda, šo es nopirku H&M 62. izmēru. Tas gan patiesībā viņai vēl dara, tā kā var uzvilkt. Ak jā, un arī šī te ir arī 56. Es noteikti varu teikt, ka pirmās jaciņas nevajag tik daudz, bet adījumi 100% ir mana vājība, un kur nu vēl bēbīša adījumi, tā kā
Es nenožēloju nevienu no šiem pirkumiem. Patiesībā šo te uzdāvināja Ome viņai, un tad šos nopirku es, bet jā, šīs 3 jaciņas viņai pavisam noteikti nedara. Tā kā likšu augšā skapī, man tur tieši ir 58 izmēru kastīte. Un tad tagad viņa mums drīz būs 74. Es nopirku šādu ļoti, ļoti smuku jaciņu priekš ceļojuma. Uzdāvināja mums arī šādu te adītu 74. Arī noteikti varēšu ņemt līdzi ceļojumā. Es nezinu, kāpēc šis pārtapa par gatavojos ceļojumam sadaļu, bet un Ome nopirka arī ļoti skaistu šādu te jaciņu, bet tas gan ir 80. izmērs, tā kā es domāju, ka viņai vēl būs drusku pa lielu, bet tik ļoti, ļoti mīlīgi. Vispār Next drēbes ir nenormāli mīlīgs. Un, protams, man jau ir arī kaut kādas Ziemassvētku lietas nopirktas, piemēram, šo es nopirku H&M uz atlaidēm pirms es vēl, es biju stāvoklī kaut kādā 2. trimestrī. Bet man tik ļoti patika, viņš maksāja, man liekas, ka 2 eiro uz atlaidēm, ka es nevarēju nepaņemt. Jā, un tad viņai vēl ir šāda te arī 56. jaciņa, kas arī viņai vairs nedara, man liekas, varbūt tā ir 62. Jā, 62. Bet man liekas, ka viņa vairs nedara vai knapi dara. Un patiesībā tagad, kad bija tāds laiks kaut kur pa vidu sezonām, es ļoti daudz viņai vilku šo te, mums izplīs gan vienu podziņu, bet es ļoti daudz vilku šo te jaciņu no Elizija adījumi, ko man atsūtīja, kad es vēl biju stāvoklī. Tā kā paldies milzīgs par šo jaciņu, mēs ļoti, ļoti daudz viņu vilkām un velkam joprojām, bet tagad ārā prasās jau kaut ko mazliet biezāku, bet man ļoti, ļoti, ļoti patīk un viņa ir tik mīksta un kas ir nenormāli forši. Viņu ir ļoti, ļoti viegli uzvilkt. Viņa nekur neiestrēgst, uzreiz rociņas iziet cauri. Un, jā, tā kā, ja kāds meklē ļoti tādu kvalitatīvu smuku adījumu jaciņu, es ļoti iesaku. To podziņu Emotis pats norāva. Tā gadās. Man gan vēl ir tā podziņa, es vienkārši neesmu viņu piešūs atpakaļ. Un runājot par jakām, mana mamma pasūtīja Emmai šādas te 2 ļoti skaistas jaciņas no Next. Viena ir šāda ar ziediem, bet arī derēs viņai drusciņu vēlāk. Un šāda te mīlīga jaciņa ar trusīšiem. Es nevaru sagaidīt, ka varēšu viņai viņus uzvilkt. Tā kā jā, iziešu cauri visam skapim, paskatīšos, kas ir jāliek nost, palūkšu vīram, lai atnāk, noceļ tās kastes, kas mums traukšā ir, un mēģināšu visu salikt.
Another day, another life passes by just like mine. It's not complicated. Another mind, another soul, another body to grow old. It's not complicated. Do you ever wonder if the stars shine out for you? Float down like autumn leaves. Hush now, close your eyes before the sleep, and you're miles away. And yesterday you were here with me. Another tear, another cry, another place for us to die. It's not complicated. Another love that's gone to waste, another light lost from your face. It's complicated. Pagatavoju orzo, ķirbja un fetas sacepumu. Sanāca ļoti, ļoti garšīgi. Es atstāšu aprakstā recepti. Un kamēr meitiņu guļ diendusu, varam papusdienot. Nu, ko esmu gatava ķerties klāt nākamajam rudens darbiņam, ko es izdomāju uztaisīt kopā ar Emmiņu. Varbūt jau uzminējāt, redzot šo lielo ķirbi, ka es viņu tur vēlos iesēdināt un uztaisīt nelielu fotosesiju. Man liekas, pēc tam būs ļoti, ļoti forši redzēt, kā viņa ir gandrīz ķirbja izmērā. To ķirbīti izgrebt man palīdzēja vīrs, jo, man liekas, man tas aizņem daudz stundas, viņš to izdarīja kādās 10 minūtēs. Tā kā, jā, varam likt tur iekšā meitiņu un uztaisīt kāds smuks bildītis. And you're miles away. And yesterday you were here with me. Ooh, how I miss you. My symphony played a song that carried you out. Ooh, how I miss you. And I miss you, and I'd wish you'd stay. Pēc izdevušām bildēm var arī uzēst pašu ķirbīti. The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. So I'll throw Ņemot vērā, ka šīs maizītes es izņēmu no cepškrāsnes pirms aptuveni 2 minūtēm un trauks jau izskatās šādi, pilnīgi noteikti varu teikt, ka viņas garšo 10 no 10. Wow, bija ļoti, ļoti darbīga diena. Es tik daudz ko sadarīju un iejūtos tā kārtīgi tādās rudens noskaņās.
Jo, jāsaka godīgi, lai arī šī sezona, protams, ir daudz īpašāka tagad, kad mums ir meitiņa, tādas sezonālās aktivitātes sanāk baudīt mazāk, un to rudens sajūtu sanāk noķert retāk. Bet, protams, ka tas viss ir pilnīgi normāli, es saprotu, ka tas ir tāds vienkārši šobrīd dzīves periods, un ļoti, ļoti skaists dzīves periods, noteikti neslīdzināms skaistāks ar visiem pārējiem rudeņiem, kas mums līdz šim ir bijis, bet vienkārši tieši tādas standarta, klasiskās rudens un arī es ticu, ka ziemas aktivitātes sanāk darīt retāk. Bet šodien tad pa pilnu programmu sanāca ļoti, ļoti pabaudīt šo te laiku. Un lai arī rīts mums sākās tāds, kā es minēju, mazliet haotisks, ka meitiņa tur cēlās pēkšņi kājās, un tad viņa daudz gribēja rokās un tā, tad pēc pirmās snaudas viss bija ļoti, ļoti forši, viņa tik daudz dzīvojās pati savā nodabā un ļāva man te eksperimentēt virtuvē un tā tālāk, un arī kopā ar viņu, protams, parotaļājāmies. Tā kā, jā, bija tiešām ļoti forša diena. Tagad pulkstens ir 6, tikko noliku viņu čučēt uz nakti, jo viņa bija jau sagurusi. Un plānā, kā parasti, mazliet piekopt un atpūsties, jo tiešām vairāk neko izdarīt negribās. Bet, jā, tā skanēļmaizītes sanāca vienkārši 10 no 10, tiešām nenormāli garšīgi, un tur vispār nebija nekas sarežģīts. Es izmantoju parasto raugu mīklu, ko veikalā var nopirkt, jo es biju pārāk slinka, lai taisītu pati savu. Uzliku tur sviestiņu, pāri cukurs ar kanēli, un pa virsu šīm te maizītēm kādas 5 minūtes pēc tās bija izcepušās, uztaisīju tādu maskarpones krēmu ar mazliet pūdercukuru, man šķiet 1 ēdamkarote pūdercukurs un drusciņ kļavu sīrups. Un tad šo te sakulu, un tad uzsmērēju pāri, kad maizītes vēl bija siltas, bet ne pavisam karstas, lai tās atkūst, un jā, iznāca vienkārši super lieliski. Mēs ar vīru nevarējām apstāties, apēdām, man liekas, kādas 4 vai 5 kopā. Bet jā, prieks. Un arī orzo, starp citu, sanāca ļoti, ļoti garšīgi, par ko man arī prieks. Kā jau es minēju, es atstāšu recepti apakšā. Un jā, tagad uztaisīšu savu vakara tēņu un baudīšu vakaru kopā ar vīru.